Un sveicināti fotoziņās 10. no Leišmales, kur katra piektdiena ir melnā piektdiena. Jo ielu apgaismojuma mums nav, elektrība ir dārga, un saule šeit neiespīd. Tādēļ pirmdienās, kad ir mazliet gaišāks, šis raidījums, kuru neviens pagaidām nesponsorē, bet ja kāds vēlas šo raidījumu sponsorēt, rakstiet uz info@fototelpa.lv, sūtiet palīdzību, materiālu un būsiet sponsors. Bet sāksim mēs šodien ar vienu fantastisku jaunu ziņu no Nikona, kas satrauca visu fotogrāfijas pasauli pagājušajā nedēļā, kad Nikons paziņoja, ka starp burtiņu un cipariņu vairs nelietos atstarpi. Kas ir inovācija foto pasaulē, pie kā gan citi ražotāji jau ir ķērušies un to izmanto un lieto, bet tātad arī Nikons šobrīd, kā saka, kā parasti pēdējais ir pievilcies, un turpmāk ir jāraksta Z8 kopā, nevis atsevišķi. Fantastiska ziņa tiem, kas interesējas par Nikonu. Tiem, kas interesējas par analogo fotogrāfiju, vēl fantastiskāka ziņa. Līdz 31. decembrim turpinās darbu pieteikšana konkursā. Konkurss mums ir tātad Latvijas analogās fotogrāfijas balva. Un šajā balvā, galvenā balva šajā konkursā ir Pentax 17 filmiņu aparāts. Ne šis, bet kāds cits jauns iepakojumā smuks, bet tā ir absolūti jauna filmiņu kamera, kuru konkursam nodrošina Ricoh Imaging, kas ir šobrīd Pentax īpašnieks, izplatītājs un pārvaldnieks. Un tātad pavisam jauna, šogad ražota, šogad izlaista pārdošanā filmiņu kamera, kur mēs liekam iekšā filmiņu, ejam un fotografējam. Lūk, tātad šī ir balva kategorijā sudrabs uz papīra, kur bildītes ir jāuztais uz papīra, jāatsūta uz abonenta kastīti 17 Jēkabpils LV 5201. Laikam, skatīties fototelpa.lv. Un šī ir galvenā balva. Kategorijās, ja jūs digitāli iesūtat fotogrāfijas, tad jūs sūtat vai nu melnbaltās sudrabs ekrānā vai krāsainās krāsas ekrānā, un tur galvenā balva ir vesels bloks 10 fotofilmiņas, melnbaltas vai krāsainas, pēc jūsu izvēles, tātad vai nu šaurā filma vai platā filma, to jūs varēsiet izvēlēties. Un konkursa šī gada tēma ir mājvietas. Tas ir brīvā tēma, bet virstēma ir tātad mājvietas. Tas var būt jebkas. Tā var būt māja, kurumju rakums, kaste, plēves mājas, vienalga. Tātad, ko mēs varam iztēloties, abstrahēt zem vārda mājvietas, tas ir šī konkursa tēma un šī konkursa atbilstība. Eksperimentējiet, domājiet, izpētiet, ja ir kādi jautājumi, rakstiet vai nu šeit čatā, vai nu vienkārši rakstiet info@fototelpa.lv. Konkurss tātad darbu iesniegšana līdz 31. decembrim, apbalvošana kaut kad janvārī, apbalvošana cerams klātienē, un tātad kāds saņem šo balviņu. Darbu pieteikumu jau ir šobrīd diezgan daudz, tātad darbi nāk salīdzinoši daudz tiek sūtīti, tas noteikti būs interesanti, būs forši, un iespējams arī beigās kaut kādu izstādīti uzražošu šim konkursam. Jā, čatā jautājums, kaut kas nav kārtībā ar stream. Diemžēl internets mums šeit ir tāds pats kā ielu apgaismojums, interneta nav, šis ir eksperiments, varbūt sanāks, varbūt nesanāks, bet tā tad iespējams, ka streamojot kaut kur ķerās kešs mazliet un varbūt tā bremzējas ierakstā, viss droši vien, ka būs forši un pareizi, bet interneta jautājums ir jārisina. Šobrīd internetu nodrošina Latvijas mobilais telefons, kuri cenšas, raujās un visu kaut ko dara, lai man tas internets būtu labāks, bet skatīsimies, kā tas ies nākotnē. Bet, jā, droši rakstiet šatā jautājumus, lai šī diena ir jautrāka. Nākamais lielais jaunums foto pasaulē ir Sony A1-2-3 modeļa izlaišana, pilnais nosaukums, laikam, Sony Alpha 1 Mark II. Atkal ražotāji ar tiem nosaukumiem ir pilnīgi rosolā, un acīm redzot, neviens nedomā uz priekšu, ka tam modelim būs 2., 3. un 17. versija, kā tas ir iPhone'iem, kur ir visai vienkārši. iPhone 16, iPhone 27, pavisam viss skaidrs.
Canons, Sony un visi pārējie mums ir ļoti, ļoti līderi ar to, cik tad, tagad tas viss ir sarežģīti un kā lai to nosauc. Bet, respektīvi, Sony A1, kas ir tā kā Sony viskrudākā kamera, ir izlaidusi modelīti 2. Tas ir A1-2 vai A1 Mark II, bet Sony nelieto Mark II, tātad to lieto Canons, tātad Sony vienkārši A1-2. Un pēc tam būs A1-3, A1... Labi. Bet kamera, var sakot, ir mazliet uzlabota, mazliet jaudīgāka, mazliet foršāka, mums visiem to vajag nopirkt. Un, jā, Sony pagājušajā nedēļā ļoti paziņoja to kā milzīgu jaunumu. Patiesībā nekādi baigie jaunumi tur iekšā nav ielikt, tur būtībā ir izlabotas tās lietas, kurām bija jābūt izlabotām ar firmvāri pirmajā versijā, bet laiks ir pagājis, ir izlaists atjaunots modelis, un mēs viņu varam, tā sacīt, pirkt un lietot. 6,5–7 tūkstoši eiro, super ātrs, super bez blackoutiem, bez bufera ķeršanās, kā manai tiešraidei, un tā tālāk, attiecīgi, viss forši. Bet, labi, kas pirks, tiem ir interesanti. Man daudz interesantāka lieta pagājušajā nedēļā bija Sony izziņotais 2870 f2 zoomiņš, kas ir GM, kas ir zoom, bet jā, tādu jau Canons bija uztaisījis pirms vairākiem gadiem. Sony uztaisīja to tagad mazāku, foršāku, kompaktāku, laikam lētāku mazliet, un, katrā ziņā arī Sony pasaulē tagad ir baigi superīgais f2 zoomiņš, kas patiesībā ir kļuvis par nozares standartu tādiem gaišajiem zoomiem. Canons, Sony to ir uztaisījuši, tas ir forši, tas ir jauki, maksā, zināmas naudiņas, bet kopumā tas ir tāds objektīvs, kas daudz, labi, ne daudz, bet kaut ko atrisina reportāžas žanrā, un staigāt, godīgi sakot, ar 28, labi, būtu 24-70 būtu ideāli, bet arī 28-70 f2 objektīvs ir visai foršs, bilde ir fantastiska Canonam, Sony vēl neesmu turējis rokā, es domāju, ka es drīzumā tikšu arī pie Sony šī objektīva, bet, katrā ziņā, jā, objektīvs ir, mēs viņu varam pasūtīt, gada beigās gan jau, ka būs atlaides kaut kādas, tātad cashbacki, rebate un tā tālāk. Par cashbackiem visticamāk būs atsevišķs stāsts, kā to paskaidrot atvalstscienājumu dienestam, ka jūs esat saņēmuši cashback atpakaļ no Sony vai no Canon vai no Tamrona, par ko es stāstīšu vēl, bet jebkurā gadījumā forši, Sony objektīvs ir, es ceru viņu dabūt rokās, pamēģināt, izmēģināt, ko viņš dara, un skatīsimies. Nākamā ziņā mums ir kanonistiem. Un kanonistiem ir sāk parādīties trešās puses objektīvi, jo Canons pamazām sāk atvērt savu bajonetas patentu un tos slepenos kontaktus un valsts noslēpumu citiem ražotājiem, tātad Sigma, Tamrons, Samyangs šai gadījumā, un Samyangs viens no pirmajiem, kas piedāvā 12 mm objektīviņu, kas ir jau bijis pieejams uz Fuji, uz Sony, par ko es esmu stāstījis, un tas objektīviņš šobrīd ir pieejams arī uz Canon RF, tātad crop kamerām, lai kās tās arī būtu, un ja tās kāds lieto, tad tagad jūs varat nopirkt Samyang autofokus objektīvu uz Canon, kas ir forši, jo tas objektīvs ir lētāks un stipri labāks nekā Canon lētie objektīvi. To es saku no dziļa pieredzes. Otra lieta foršā kanonistiem ir jau daudz tāda interesantāka, patīkamāka, tas ir Sigmas objektīvu klāstiņš uz Tamron, uz Canon, arī uz Canon crop kamerām. Canon full-frame kamerām būs pagaidām jāstrādā ar Canon objektīviem, bet drīzumā sāks parādīties arī no pāriem ražotājiem. Un Sigma ir šobrīd, tā sacīt, portējuši viņu esošo 1.4, F1.4 sēriju, kas bija uz Fuji, uz Sony un uz Nikona, manuprāt, tad tas ir arī šobrīd pieejams uz Canona, meklējiet veikalos. Tas ir forši, tie objektīvi ir jauki, forši. Viens man patiesībā... Mums ir čatā tekstiņš ņemšu Nikon ZF nedēļas beigās. Super, tas ir, godīgi sakot, tā ir viena no fantastiskākajām Nikon kamerām, viena no skaistākajām kamerām šobrīd digitālajām, kas ir izlaista. Performance ziņā visu cieņu Nikon ZF man ļoti patīk. Tā ir laba izvēle. Jā, tātad Sigmas kropiņi. Gaidām Sigmas full-frameus, objektīvus uz Canona, kas būs arī visai foršs jauks notikums un tā tālāk. Tā ka, Canon pasaule arī pamazām sakārtojās, tad tiklīdz mēs varam nopirkt normālus objektīvus, kas nav paša Canona uzspiesti cenas ziņā un monopols un tā tālāk. Ejam tālāk. Ļoti interesanta ziņa parādījās no Fuji filmu pagājušā nedēļa, un tas saucās GFX Eterna.
Kopumā tas izskatās pēc Sony FX6 liela, milzīga kaste, kurai iekšā ir vidējā formāta sensors, kuru es pieņemu, jūs varēsiet nopirkt zem 10 000 eiro, bet tā ir hipotēze šobrīd. Un tā kamera filmē, mazliet ne pa tēmu filmē, bet tas ir vidējā formāta sensors, kas ir tuvākais, ko mēs varam dabūt pie Alexa LF, un filmēt kino. Un, respektīvi, vidējā formāta kino paliek pieejams masām. Jā, tur ir rolling shutter problēmas, tur ir kustības problēmas un tā tālāk, bet tā kamera ir pieejama, tā kamera būs drīz 25. gadā, nākamgad nopērkama. Un entuziasti varēs dabūt vēl vairāk izplūdušāku fonu nekā ar full frame. Tas ir jauki, bet kopumā tas ir diezgan nopietns pieteikums tirgū. Ar šo kameru, principā, Fujifilm diezgan nopietni izvērtē iešanu video pasaulē, gan nopietnajā pro kino pasaulē, gan amatieru kino. Grūti pateikt, vai GFX Eterna būs tā kā nopietnam kino un ar to filmēs Dune 4, bet Fuji ir fantastiska optika piedāvājumā, un šobrīd, kā saku, vidējā formāta kino kameras ražo tikai Alexa, un neviens īsti, un attiecīgi Fuji ir saskatījis tur kaut kādu iespēju. Ko ražo Red, ko tagad nopirka Nikons, man liekas, ka viņiem nebija vidējā formāta kameras nevienas uz video, bet tā ir tāda diskusija. Tas ir katrā ziņā interesanti, jo izskatās, ka Bajoneta ir GFX, tad derēs GF objektīvi, derēs visi objektīvi, ko tur var adaptēt, un vidējā formāta sensors salīdzinoši pieņemamā cenā, tas varētu būt diezgan forši. Bet labi, tas interesē video filmētājiem. Fotogrāfiem interesē vieta, kur salikt somas. Un Think Tank pat izziņoja, burtiski pagājušā nedēļa atnāca preses relīze, izziņoja 2 jaunas Think Tank Darklight somas, tumšgaismas somas, kuras izskatās tā, kuras ir premium kvalitātes, kuras maksā naudiņu, ne baigi dārgi, bet maksā naudiņu, bet zinot Think Tank un zinot to, kas man ir plauktā no Think Tank, šis ir ļoti, ļoti vilinošs Ziemassvētku pirkums, un somiņas ir ērtas, somiņas ir izturīgas, un ļoti, ļoti ilgi izturīgas pret nobružāšanos un pret visādiem apmuļļāšanos, kā tas parasti notiek ar nesaukšu vārdā to citu ražotāju, bet jūs ziniet. Tātad šīs ir diezgan izturīgas, diezgan ilgi izskatās jaunas, un ir tādas, kā saka, latviski netulkojās rupjas, tādas vīrišķīgas somas, ja, iešanai mežā un staigāšanai pa tumsu. Jā, forši. Meklējiet veikalos, starp citu, jā, šis ir Think Tank ļoti, ļoti foršas somiņas. Interesants jaunums ir no Polar Pro, kas ir Light Chaser, tātad netulkojās viegli, es netulkošu. Bet, respektīvi, tas ir fancy iPhone vāciņš, kuru jūs varat uzlikt, un tā kā jaunajiem iPhone'iem ir podziņa, kuru var spiest, tad arī tam vāciņam ir filmiņa, kuru var spiest, un tātad viss forši. Tur ir vāciņš, lai jums nenolīst neapraso objektīvus, tur ir grips, kuru jūs varat turēt, pieskrūvēt. Es nezinu, tā nav reklāma, bet es ieraudzīju šo, un es domāju, tas ir diezgan forši, diezgan interesanti. Ja jūs nodarbojaties tiešām ar mobīlo tā ikdienā nopietni fotografēt, tad šis ir baigi foršs vāciņš, kuru jūs varat smuki padarīt jūsu telefonu lielāku un turēt aiz roktur un spaidīt to podziņu. Es domāju, ka jā, tas ir vērts apspriest. Interesants piedāvājums šobrīd veikalos ir Ilford Color. Jā, Ilford ražo krāsainās filmiņas, kuras ir vintage tone, tad jums nav Lightroomā viņš jāčakarē tā bilde, viņa ir jau tā kā mazliet gatava vintage. Godīgi sakot, es pats neesmu izmēģinājis, bet godīgi sakot, man gribētos viņu pamēģināt to filmiņu, jo tas ir kaut kas interesants, un man ir galu galā fotoaparāts, kur viņi ielikt pilnīgi jauns. Respektīvi, Ilfords tā kā taustās pa to krāsu foto pasauli, un, godīgi sakot, ja mēs vairāk atkal pirksim tās fotofilmiņas, tad arī Ilfords vairāk viņas ražos, un visi pārējie vairāk ražos. Tas ir tāds pieprasījuma piedāvājums situācija tirgu. Ja vajadzēs, tad kāds ražos. Bet Ilford viņu ražo, viņa ir nopērkama, viņa izskatās stilīga kastīta, un bildīt arī, cik es esmu redzējis, ir diezgan stilīgi. Tas ir analogajiem. Tālāk, iespēja nopelnīt
naudu, kuru jums būs ļoti grūti deklarēt un paskaidrot vidam, kas tas tāds ir, kur jūs ņēmāt šo naudu. Vismaz tā ir mana pieredze. Bet, redzēs, kāds izvērtīsies, es par to pastāstīšu. Tātad līdz 15. janvārim pērkot Tamron objektīvus atsevišķus, jūs varat pieteikties cashbackam līdz pat 300 eiro apmērā, un jūs varat pirkt šos objektīvus veikalos Master Photo LV, Center LV, kas ir tātad Sony centrs, un Promix LV. Šajos trijos veikalos jūs varat Tamron objektīvus zūmiņus pasūtīt, nopirkt un pēc tam pieteikties cashbackam, un jums atmaksās 300 eiro bankas kontā. Pēc tam jūs saņemsiet vēstuli no vida, ka jums ir nedeklarēti ienākumi ārvalstīs un varēsiet to visu mēģināt kaut kā paskaidrot. Bet akcija ir, naudiņu var dabūt, tā ir nopietnā atlaide. Tie objektīvi nav tā kā super dārgi, bet tie labie zūmi jaunie Tamrona. Un tur bija 4 objektīvi, manuprāt, 20, es nepateikšu precīzi, bet 4 objektīvi no jaunajiem zūmiem, kurus jūs varat pieteikties uz cashbackiem. Un tā ir forša atlaide, kā es saku, gada beigas ir īstais laiks pirkt tehniku, optiku, visu pārējo, jo cashbacki sāksies tūlīt visiem ražotājiem. Sony pilnīgi noteikti gada beigās būs cashbacks. Tamronam jau ir. Sigma arī parasti organizē kaut kādu cashback akciju gada beigās, tā ka pietaupam naudiņu, decembrī varēsim iepirkties. Un tālāk mums ir viena jauna ziņa. Nu, ne jauna ziņa, bet tiem, kas zina, tiem, kas nezina, šī arī nav reklāma, bet šis ir interesants foršs. Tātad šī ir somu puišu, es neteikšu somiski, bet somu puišu kamerastore.com veikaliņš, kuri uzpērk vecu fototehniku, atjauno un jūs varat nopirkt atjaunotu vai ideāli saglabātu filmiņu tehniku. Vecos filmu kameras, filmu objektīvus, filmu visu kameru piedaramus, visu kaut ko. Viņiem ir 2 milzīgi veikali Tamperē un Helsinkos, laikam. Un tur ir ļoti izvēle. Iečakojiet kamerastore.com. Viņi nav sponsori, bet ja viņi gribētu būt mani sponsori, laipni lūdzu, es viņus varu pareklamēt, man viņi patīk. Es pats viņiem sūtu kaut kādas vecās kameras, kas man nav vajadzīgas, un reizēm nopērku kaut ko no viņiem jaunu. Tātad, ja jums ir vecas filmiņu kameras, vienalga tur Zenīti, Fedi kaut kas, aizsūtiet viņiem piedāvājumu, viņi jums piedāvās kaut kādu naudiņu, jūs varbūt tiksiet vaļā no tās vecā Feda, ko neviens Latvijā vairs nepērk. Ja, tātad, un varat nopirkt kaut kādu jaunu Nikon vai Pentax no turienes, kas ir forši. Ir labas cenas, reizēm ir dārgas cenas, bet ir labi objekti, eksemplāri ir labi, un ir diezgan forši veikaliņš. Tā, ļoti ātrā tempā. Internets izskatās, man karās aizvienam ik pa brīdim uzkarās, bet tas ir tests. Viss kārtībā. Šīs ir tests, LMT interneta tests. Un pēdējā ziņa, šonedēļ pēdējā ziņa, rezervējiet laiku. 25. gada, es ierakstīju 24, bet 25. gada, ja? Nē, šitā nevar. Izlabosim. Jā, televīzijā tā nevar darīt. Tātad 25. gada 21. jūnijas saulgriežu nakts būs otro reizi, neteikšu lielais, bet tas nav uzsvars uz lielo, tas ir radošais vasaras plenērs, kas šogad tas saucās Upes gari. 25. gadā tas sauksies Meža gari, un viss plenērs ir saistīts ap mistisko, ēterisko, astroloģisko vai astronomisko. Vienalga. Tātad fotoaparāts, gaisma, nakts, migla, dūmi, ejam, darbojamies, fotografējam, radām visu kaut ko jaunu, interesantu. Plenēriņš šogad bija patiešām fantastisks plenērs. Šis bija vienas dienas plenērs, 25. gadā mēs plānojam 2 dienu plenēru. Informācija būs fototelpa LV drīzumā, un tātad drīzumā ir jāgaida informācija, kaut kas notika ar internetu, bet labi. Tātad drīzumā fototelpa LV informācija, Facebookā būs informācija, Instagramā būs informācija, visur būs pieejams info. Reģistrēšanās cerams sāksies decembrī, tātad varēs agri jau nopirkt biļeti uz šo plenēriņu. Plenēriņā vietu skaits ir ļoti ierobežots. Mēs, maksimums, 15 cilvēku maksimums, lai varētu visi padarboties un visi radīt baigi foršo rezultātu. Tie, kas bija šogad, tie zina, bet tas ir mazs ekskluzīvs cilvēku variņš, kas strādāja, kas darbojās, un nākamgad mazliet lielāku, bet tātad nekādas lielās masas, bet forša radoša darbošanās Madonā
pie Aronas upes, fantastiska vieta, tur nav zonas vispār, tur nevar nevienam piezvanīt un var tikai darboties un tikai fotografēt. Tā ir reklāma, tas ir tātad fototēls pasākums, nu un arī drīzumā vispārējie pasākumi tiks reklamēti, kaut ko interesantu darīsim. Paldies par uzmanību. Man absolūti pazuda čats no YouTube, bet nu, neko darīt, ja kāds kaut ko uzrakstīja, es atbildēšu komentāros. Šis bija testiņš. Redzējis, kā tas internets man tur izturēja, izskatījās diezgan bēdīgi. Es runāšu ar provideriem, LMT, Bita, Tele2, kuri var man nodrošināt labāku internetu, un tad šīs tiešraides varētu eksistēt foršāk, jo tas tāds foršs ātrs veids, kā var kaut ko dinamiski pastāstīt un tā tālāk. Bet droši ierakstiet komentāros, kas ar to internetu notika, kas tur uzkārās, kas neuzkārās, kā tas vispār. Labi, tas izskatījās forši, izklausījās forši, bet tātad internets ir tāds, kā ir. Varbūt, ka man ir jāpērk internets no Lietuvas, jo tas varētu būt labāks. Jāpadomā. Labi, jebkurā gadījumā paldies par uzmanību, dzeriet kafiju, veiksmīgu nedēļu, veiksmīgu pirmdienu, nepārstrādājieties, pafotografējiet un tiekamies optimistiski, tiekamies pēc nedēļas nākamajā tiešraidē. Visu labu!